Неудобное для пассажиров и дорогое для государственного бюджета. Таким увидели в государственном контроле автобусное сообщение по итогам только что состоявшейся ревизии. В итоге местные и региональные автобусы совершают около 1,5 миллиона рейсов в год, но многие люди как ездили, так и продолжают ездить на своих автомобилях. Как изменить ситуацию? Проблема обозначена. Что делать дальше? Узнаем у нашего утреннего гостя. В студии Домской площади член Совета государственного контроля Латвии Оскар Саердманис. Доброе утро, лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Очень много конкретных цифр назвали ваши коллеги-ревизоры, и я начну с такой. По итогам этой ревизии в прошлом году количество пассажиров в междугородних автобусах Латвии уменьшилось на 15%. Удалось ли понять, почему произошло это? Jā, viens no tiem galvenajiem iemesliem, protams, kas atstāja ietekmi mūsu revidējumā periodā, kas bija 22. un 23. gads, varētu būt Covid. Bet mēs konstatējām arī virkni citu neatbilstību datu uzskaitē, маршруту планировании, организации. То есть все началось во время ковидной эпидемии, а дальше появились или не появились цифры, да, расчеты министерства? Jā, tie ir pārvadājumu rezultāti. Un kas ir pats būtiskākais šajā jomā, mēs skatījāmies, vai ir loģika pamatojumos šajos maršrutos par pieturvietām, vai to apstiprina kādi dati. Un, diemžēl šie maršruti nav pārvērtēti vēl kopš Covid laikiem, neskatoties uz to, ka pa vidu ir bijusi gan administratīvā reforma, gan iet skolu tīklu reforma, tad šī aktuālā bilde tādu паматоjumu mēs нерedzējām. То есть, иначе, проще говоря, прошло уже более 3 лет, а сеть маршрутов не пересмотрена. И ни в министерстве, ни в дирекции так и не смогли ответить на вопрос, почему здесь столько рейсов, а здесь вообще нет автобусного сообщения. Да, в этом проблема? Teiksim tā, normatīvais akts, sabiedrisko transporta pakalpojumu likums no 20. gada paredz, kādi ir kritēriji ekonomiskumam, rentabilitāte 25%, lai reisus nodrošinātu zināmā apmērā. Tas, ko mēs konstatējam, tiek nodrošināti vairāk reisu par 38% maršrutu, kur viņiem teorētiski valsts par to varētu nemaksāt. Savukārt tur, kur tiešām šiem reisiem ir jābūt, un tādi maršruti ir 25, reisu nav. Un tāds uzskatāmāks piemērs, piemēram, ja reisam ir jābūt vismaz 2 reisiem darba dienā, tad mēs redzam, ka reisis ir trešdienā 2 reisi, vai, piemēram, tikai piekdienā 2 reisi, kas neatbilst нормативу акта просили. То есть, иными словами, перевозчики пользуются такой ситуацией, они видят, что в этом направлении, на этом маршруте достаточное количество пассажиров, и, следовательно, здесь ездят чаще. А там, где, может быть, 10 или меньше, но почему мы тогда должны ездить туда каждый день? Но, с другой стороны, согласитесь, что это каким-то образом экономически обосновано. А вот та установка, которую вы цитируете в законе, вот эта норма рентабельности, где она выше 25%, там в течение суток может быть от 4 до 8 рейсов, а в нерентабельных местах 2. Вот эти 2 не обязательно должны быть? Tie 2 ir tiešām, ja mēs lasām normatīvo aktu, darbdienā jābūt nodrošinātiem. Ja maršruts ir apstiprināts un tāds maršruts ir maršruta tīklā, tad saskaņā ar normatīvo aktu tur ir jābūt 2 reisiem darbdienā. Так получается, министерство и дирекция нарушают закон? Ne tikai šajā jautājumā, bet arī citos jautājumos, arī par budžeta plānošanu, piemēram. Neplānojot budžetu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, bet līdzekļus prasot no budžeta neparedzētajiem gadījumiem. Faktiski jau zināmais pakalpojuma apjoms, par ko ir noslēgta līguma ar pārvadātājiem, tiek pavērsts kā neparedzēts gadījums, un faktiski katru gadu apmēram 47% no budžeta tiek paņemti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kāds šeit ir risks, kādu mēs redzam, ka vienā brīdī tiešām līdzekļi neparedzētiem gadījumiem var tikt izmantoti neparedzētiem gadījumiem, un šo līdzekļu var nebūt. Otrakārt, kādu noteiktību tas var radīt iedzīvotājos, ja viņi saprot, ka regulāri šie pārvadājumi var netikt organizēti un uz tiem nevar paļauties, jo var vienkārši nebūt finansējuma. То есть все становятся заложниками ситуации. Во-первых, есть вот эта норма, которую тоже, быть может, следовало бы пересмотреть. С другой стороны, есть тот порядок, когда убытки априори
известные убытки перевозчиков компенсируются как непредвиденные расходы, хотя если сложить две таблицы Excel, планы и сколько билетов на том или ином рейсе, можно понять, что эти убытки, они заранее запрограммированы, и в итоге получается вот эта спираль проблем, которая создает все больше и больше проблем перевозчикам, планировщикам, пассажирам, ну и в итоге всем налогоплательщикам государства. Я правильно понял эту ситуацию? Tieši Да? tā. Скажите, а правильно ли посмотреть на вот это заключение государственного контроля еще и так, что в Латвии слишком много автобусных маршрутов, и настало время их пересмотреть, оптимизировать и честно сказать пассажирам, что здесь эти рейсы просто нужно закрыть. Увы, ситуация такова. Tas, kas no mūsu ziņojuma izriet un ko mēs esam ieteikuši atbildīgajām institūcijām, šis ir ļoti svarīgs pakalpojums iedzīvotājiem radīt pilnīgu noteiktību un izpratni ilgtermiņā. То есть перевозка — это не только перевозка пассажиров, но это еще определенная социальная функция. Nu, likumā tas tā nav definēts, ja? Bet, protams, mēs apzināmies, ka tas ir svarīgi. Līdz ar to, lai cilvēks izvēlētos dzīves vietu, darba vietu, veidot uzņēmumu, ģimeni kādā vietā, izglītības iestādi, viņam ir svarīgi paļauties, ka šis pakalpojums būs pieejams. Līdz ar to valsts vienmēr varēs atļauties ierobežot pakalpojumu apjomu, bet ir jārada šī skaidrība, ar ko iedzīvotāji, pašvaldības, komersanti var rēķināties un ar ko viņi nevar rēķināties. Un tiem kritērijiem jābūt gana skaidriem. Tas, ko mēs redzam šodien, pie vienādiem faktiskajiem apstākļiem vienā vietā ir sabiedriskais transports, otrā nav. Un šāda ситуация gan nebūtu pieņemama. Сегодняшняя ситуация такова, подчеркивает наш гость, что очень много вопросов возникает, и один из таких вопросов, возможно, это решение ведения коммерческих рейсов. О чем, кстати, говорится в заключении госконтроля? Jā, te gan ir nepateicīgs periods tiešām ar Covid laiku, jo no 19. gada, ja nemaldos, vai 21. Šie komercreisi ir veidojami saskaņā ar normatīviem aktiem. Toties izveidot ir izdevies no 8 reisiem tikai 2, savukārt no viena arī pārvadātājs atteicās, bet, protams, šī iniciatīva ir jāturpina, šie risinājumi ir jāmeklē, jo valstī ir daudz maršrutu, kuros reisi tiek izpildīti vairāk, un viņi ir rentabli, un ir jāskatās šajā virzienā. А не получится ли такая ситуация, что на действительно рентабельных рейсах, где очень много пассажиров, где этот пассажиропоток постоянный, там будут появляться коммерческие перевозчики, которые будут постепенно вытеснять какие-то маленькие компании. В итоге мы еще больше разрушим эту систему перевозок. Нет такого риска? Riski vienmēr pastāv, un tāpēc ir atbildīgās institūcijas ar savu atbildību, satiksmes ministrija, autotransporta direkcija, kam šie riski ir jāvada. Tas, ko mēs redzam šodien, ka tā situācija tiek atstāta tādā status quo iesaldētā stāvoklī, normatīvi akti paredz kaut ko citu, mēs nedaram ne to, kas ir normatīvos aktos, ne mēs pārskatām un daram kaut ko jaunu. Ja? Tāpēc šīm institūcijām ir atbildīgie amatpersonas, lai viņi šos risinājumus domātu un meklētu. Un, protams, kad tādā mainīgajos apstākļos pie tām budžeta iespējām ir jāmeklē dažādi risinājumi. То есть нужно искать решения, при правильном подходе они обязательно найдутся, отмечает наш гость. Наверняка многие уже просто успели забыть, что когда-то школьники добирались ранним утром до школы и возвращались обратно на обычных автобусах, и маршруты строились так, чтобы обязательно остановка находилась рядом со школой, чтобы эти автобусы не объезжали школы, а проезжали мимо нее. Сейчас многие самоуправления используют так называемые оранжевые бусики, на которых написано «Skolani», сами перевозят школьников. У контроля есть мнение на этот счет? Jā, jau ilgus laikus atpakaļ, ja nemaldos, kādu 5 gadu atpakaļ, mēs veicām revīziju par skolēnu pārvadājumiem. Mēs parēķinājām kopā ar pašvaldībām, cik tas maksā, un mēs ieteicām arī runāt ar autotransporta direkciju, vairāk mēģināt izmantot sabiedrisko transportu, ko pašvaldības arī ir darījušas, jo skolēnu pārvadājumu nodrošināšana ir pašvaldības funkcija. Savukārt šī nenoteiktība ar sabiedrisko transportu arī faktiski liek pašvaldības tādā ķīlnieku lomā, jo arī viņas nevar saprast un plānot savu darbu. Un kā mēs esam sarunās pašvaldības savienību konstatējuši,
Šobrīd jau vairākas pašvaldības domā, kā atjaunot šo skolēnu pārvadājumu autobusus, jo nav izpratnes vai, pareizāk sakot, noteiktības par tiem maršrutiem, un vai skolēni arī varēs izmantot šo sabiedrisko transportu. Bet tas, protams, ir jāveido tādā sinerģijā un papildinoši, lai to sabiedriskam transportam būtu pēc iespējas lielāka pievienotā vērtība visu иедzīvotāju apkalpošanai. Ну, здесь тоже, как слышали некоторые самоуправления сейчас в этом вопросе, что касается перевозок, начинают смотреть в сторону обычного, так сказать, общественного транспорта. И здесь тоже проблема заключается в том, что были прогнозы, но конкретных расчетов и сравнения плана с реальной ситуацией в некоторых самоуправлениях тоже не произошло. Скажите, обратили ли вы внимание на вопрос невыданных и невыдаваемых пассажирам билетов, когда человеку, который едет за полную стоимость, порой выдают билет инвалида или багажный билет якобы по ошибке, или сегодня это уже не массовая проблема? Par šo kontroles procedūru kopumā, tai skaitā par biļetēm, vēl būtiskāk es teiktu, ka ir reisu izpilde, pakalpojumu kvalitāte autobusam, par kuru ir samaksāts. Mēs konstatējām, ka no šiem 1,5 miljoniem reisu tikai 3000 reisos notiek pārbaudes. Tas ir ļoti mazs procents. Un savukārt pārkāpumus konstatē katrā otrajā pārbaudē. Bet kas ir vēl būtiskāk, ka tie sodi, kas ir līgumos paredzēti, piemēram, par reisu neizpildi, 15 neizpildīti reisi, viens piemērs, sots 70 eiro. Vai tas ir adekvāti, lai mēģinātu motivēt pārvadātāju нодrošināt šo pakalpojumu pienācīgā apjomā un kvalitātē? То есть ситуация на том же уровне находится? Я правильно понял, что из 1,5 миллиона вот этих рейсов контроль может проверить только 3000, и на каждой второй проверке выявляется нарушение? Jā, bet es nevaru atbildēt, vai tie ir kāds ir konkrēts pārkāpuma saturs, bet jā, pārkāpumi dažādi. Tie var nedegt tablo, kur paziņo pieturvietas un dažādi citi. Какие еще выводы, с какими рекомендациями госконтроль обращается в дирекцию автотранспорта и Министерства сообщений? Что еще должны сделать чиновники и политики, от которых зависит этот вопрос планирования автобусных перевозок в стране? Jā, tas galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā šo noteiktību, un tā ir mūsu visu ieteikumu preambula. Un ko tas sev ietver? Autotransporta direkcijai ir jāveic šo maršrutu inventarizāciju. Mēs skatījām izlases veidā maršrutus, norādījām uz tām sistēmiskajām problēmām, kas tur pastāv, uz to datu nesamību. Maršrutu tīkls ir jāpārskata atbilstoši aktuālām vajadzībām un datiem. To autotransporta direkcija ir apņēmusies izdarīt gada laikā, un to bildi iegūt. Tā kā šī bilde tiks iegūta, tai skaitā ņemot vērā pēc-covid apgrozījumu pasažieru, tai skaitā ņemot vērā reformas rezultātus, skolu tīkla rezultātus, tad mēs iegūsim reālu bildi un sapratīsim, cik tam vajag finansējumu. Un tanī brīdī arī godīgi pateikt un nospraust to pakalpojumu apjomu, uz kuru visi varēs paļauties. Главная рекомендация – это актуализировать, посмотреть свежим, нынешним, сегодняшним взглядом на ситуацию с маршрутной сетью и актуализировать ее, и в ответственном министерстве, и в дирекции обещают, что в течение года это будет сделано. Какие еще ревизии на, так сказать, карандаше государственного контроля, о чем еще ваше ведомство намерено сообщить в каком-то обозримом будущем? Jā, tuvākajā laikā, kas attiecās uz pašvaldībām, mēs publiskosim revīziju par uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās, proti, kur bija šie lielie investīciju projekti, saimniecības ēkas, angāri. Mēs publiskosim drīz revīziju par e-uzlādes stacijām, kas bija Zemkopības ministrijas projekts, kā arī daudzas citas revīzijas par paliatīvo aprūpi, kas ir tādas tuvākā laika. Паллиативная помощь, бизнес в самоуправлениях, какова актуальная ситуация на сегодняшний день. И, что может быть интересно для автоводителей, это ситуация с электрозаправками. Все это то, что находится сейчас на контроле государственного контроля. Но, значит, у нас будет еще не раз повод встретиться с вами здесь, в этой студии. Es pateicos par jūsu laiku.
Jā, Gaidīsim. paldies. Labprāt atnāksim pastāstīt. Я, гадите. Спасибо нашим утренним гостям. Сегодня был член Совета государственного контроля Латвии Оскарс Эйрнанис. Проверяющие обратили внимание на нюансы автобусных перевозок в Латвии. Будем надеяться, что соответствующая реакция последует. Во всяком случае, со стороны чиновников уже есть достаточно конкретные обещания. Думская площадь. С добрым утром!